šodien parunāsim par latviešiem tik labi zināmām jūtām par skaudību. Skaudība rodas tad, kad mēs uzlūkojam kādu cilvēku, kas kaut ko ir sasniedzis, vai šim cilvēkam ir kaut kas, kas mums nav, un mūsos rodās šīs te jūtas. Mūsu iekšpasaulē ir vesels skaudības goda dēlis ar portretiem un virsotnēm. Šeit ir cilvēki, kuri kaut ko ir sasnieguši, viņiem ir ģimenes, ministru amati, materiālās vērtības, un mums tā nav. Aiz viņiem ir šīs te virsotnes, kurās mēs arī gribētu uzkāpt. Tad, lūk, pasaules prakse rāda, ka sasniedzot šīs te virsotnes, gandarījumu mums nav. Un mūsu iekšpasaulē ir otrs goda dēlis. Tur ir tādi paši cilvēki, kas kaut ko ir sasnieguši, kuriem ir kaut kas, kas mums nav, bet mēs par šiem cilvēkiem priecājamies un tos abrīnojam. Tad, lūk, šis prieka virziens ir pareizais. Un ir ļoti smalka šķautne starp skaudību, apbrīnu un prieku. Un es aicinu skaudību izmantot pareizi. Skaudība rāda to virzienu, kur mums nav jāiet. Savukārt prieks, lai ir mūsu ceļa rādītājs, un būsim veiksmīgi, laimīgi, bagāti un mīloši. Perfekcionisms vai vēlme būt pilnīgam ir slimība. Ideāls ir nesasniedzams. Ja tu vēlies būt pilnīgs, tu izvirsi mērķi, kur tu nesasniegsi nekad, un tu par to jūties ārkārtīgi vainīgs, kā grēcinieks. Ja tu esi inteliģents un labsirdīgs, tu ar vainas apziņu slimosi hroniski. Ja tu esi viltīgāks, tu kļūsi par liekuli. Tu visiem stāstīsi, ka tu esi sasniedzis pilnību, un tos, kas neatbilst tavai pilnībai, tu apspiedīsi vai centīsies iznīcināt. Pats vārīsies dusmās un niknumā. Kāpēc tā notiek? Cilvēki laika gaitā ir radījuši daudz stāstus par labiem un svētiem cilvēkiem. Bet vai tu esi lasījis par viņu cilvēcīgajām īpašībām? Par to, ka viņi mēdz svīst un dusmoties un ārkārtīgi priecāties? Diezi vai, tajos stāstos tā it kā nav nemaz. Un ja šie labie stāsti ir tavā galvā, un tu centies sasniegt šo pilnību, ar vainas apziņu tu slimosi hroniski. Pilnība ir kā punkts, kā tūlītēja nāve. Trūkumi piemīt mums visiem. Tie ir man, tev un kosmosam, jo tur ir augsti. Es mīlu šo pasauli, jo tā nav ideāla, un tieši tāpēc tā attīstās. Ja nav trūkumi, nav iespējama attīstība. Mīli šīs nepilnības un priecājies par to. Labas ziņas ir atnākušas pie mums no Indijas. Lieta tāda, ka Indijas minerālu mēslu ministrs Anants Kumārs ir paziņojis: Indijai ir vajadzīgi jauni minerālu mēsli. Indiešu tauta ir zināma ar savu garīgumu, pietātu pret dabu un tīrību. Savukārt latviešiem, kas ir slaveni ar kūtsmēslu kultūru, tagad Indijā ir iespēja izveidot savu diasporu. Kopā ar indiešu tautu mēs mēslosim Indijas zemi un līksmosim par to. Tā arī darām. Dodies ceļojumā, nesēdi mājās, gūsti jaunus iespaidus, jaunas izjūtas. Aizbrauc ekskursijā, apskati vietas, kurās nekad neesi bijis. Dodies svētceļojumā, aizšauj uz Jeruzālemi, Meku, Himalajiem vai Peru svētnīcām. Bet ja šie mērķi tev šķiet par tālu un nesasniedzamu, izej no mājas. Noteikti blakus ir kāda svētbirs vai svētakmens. Latvija ir bagāta ar svētvietām un spēka vietām. Uzkrāj spēkus, atjauno spēkus. Tie tev būs vajadzīgi. Lai tev veicas.
It kā dīvaini, bet pie katra no jums šonadēļ lauzīsies pavasaris. Ja to pa durvīm ielaidīsiet, tad degsiet mīlas un kaisles ugunīs. Ja jums ir partneris, tad nezinu, no kurienes radīsies jaunas jūtas, uzplaiksnīs tās spēcīgāk, radīsies vēlmes un idejas, kā dažādot, tā teikt, jūsu miesisko saskarsmi. Ja jums partnera nav, tad visai vienkārši un nepiespiesti tādu atradīsiet. Vismaz uz brīdi, vai uz 2, vai uz 3. Brīdinājums. Vēls tēlos svēto. Un mēģinās jūs vest pie prāta. Jūs iekšējie čorķiks spiedīs uz kaunu. Tā teikt, ko kaimiņi padomās? Kā tu pēc tam kolēģiem acīs paskatīsies? Un ja vēl mamma uzzinās, apmēram kaut kā tā. Kauns, tas ir signāls, ka kāds iekšējais draņķis jūs tur ciet un neļauj baudīt to, kas jums pienākas. Dzeniet to ratā, citādi jūs nekad nepaplašināsiet savu jūtu un baudu robežas. Viena nianse. Ja esat attiecībās un velk pa kreisi, tad rūnu padoms jums nav nekāds, jo izvēle ir un paliek katra paša ziņā. Izvērtējiet pats, ar ko jūs riskējat. Protams, apstākļi var sagadīties dažādi, bet šonedēļ jums jaukas jūtas un kaislīgas vēlmes ir garantētas. Būs tā!